Šodien pie mums ir Ieva Vainuta, kas pastāstīs par darbu pie kultūras turisma maršruta dzīve pie pils. Šis maršruts aicina iepazīt Cēsvaini caur tās cilvēkiem, kuri šo pilsētu veidojuši, iedvesmojuši un uzturējuši dzīvu no mūžas laikiem līdz pat mūsdienām. Ieva, kā tu nonāci pie idejas veidot šo maršrutu? Tā kā es neesmu ne vēsturniece, ne vietējā cesvainiete, ne arī kaut kā, super dziļi pazīstama ar to, kas un kā notiek cesvainē, tad es mēģināju meklēt kaut kādu pieeju, kas ir citādāka no tā, kas jau ir pieejams. Es izskatījos, kādi turisma materiāli ir piedāvāti, kāds ir tas saturs. Atcerējos arī savus Cēsvainas pils apmeklējumus ar gidu, un jā, tā kā mēģināju identificēt kaut kādu citu pieeju. Man bija tādas idejas, kā Cēsvaina kino un Cēsvaina televīzijā, bet tas jau daļai tika realizēts vienā no Cēsvainas grāmatām. Tad bija ideja tā kā fokusēties vairāk uz padomu laikiem, nevis uz tieši, nezinu, Latvijas laiku, mūžas laiku, kas daļai arī realizējās. Tad vēl bija ideja aplūkot visu, izņemot pili, jo pils vienmēr ir centrālais objekts sasvainē, bet, nu, tā kā, kas tad vēl bez pils eksistē? Un tā kā Cēsvainai eksistē šīs te Cēsvainas grāmatas, četras lielas grāmatas, tad es varbūt izdomāju pieiet tam vairāk tādā cilvēku stāstu veidā un varbūt netik ļoti fokusējoties uz to, um, kas Cēsvainē ir citādāks nekā visās citās Latvijas mazās pilsētās, bet kas varbūt ir tās lietas, kas tā kā um, ļauj tai mazajai pilsētai funkcionēt, kā viņa ir attīstījusies un kā cilvēki viņai ir dzīvojuši. Nu, tā kā varbūt fokusējoties uz tādām it kā parastākām lietām, bet varbūt no mūsdienu skatījuma viņas jau paliek interesantas. Nu, Tu jau kā tur. pieminēji Cēsvainas grāmatas, varbūt var pastāstīt vairāk, kā notika praktiskais darbs šī maršruta veidošanā. Praktiskais darbs notika tā, sagādāju savas ģimenes kopijas sasvainas grāmatai, jo mammas ģimene ir no sasvainas, un viņiem arī šīs visas grāmatas bija, jo, protams, ir interesanti palasīt par saviem kaimiņiem un radiniekiem un tā tālāk. Un tad es principā lasīju cauri pilnīgi visas grāmatas pēc kārtas un tā kā mēģināju identificēt kaut kādus interesantus notikumus, kas saistās ar konkrētām vietām vai konkrētus aprakstus ar konkrētām vietām. Un principā tādā veidā tā kā kodēt to saturu pēc dažādiem vēstures periodiem un dažādām fiziskām lokācijām. Un tad skatoties par kādām vietām, varbūt izveidojās jau kaut kāds stāsts cauri laikiem. Tu minēji Cēsvainas grāmatas, vai tu izmantoji vēl kādus materiālus, un vai bija viegli atrast arī citus Um, materiālus? e, Nu, tie noteikti bija galvenie materiāli, bet es arī izmantoju, piemēram, Latvijas Nacionālo enciklopēdiju, un tad Latvijas Nacionālajā enciklopēdijā arī bija norādīti dažādi avoti, tā skaitā vēsturnieku sagatavoti arī par dažādām vietām, Cesvainē, piemēram, par to pašu šļākas krogu, um, piemēram, Wikipēdijā arī ir daudz interesantas informācijas par dzelzceļu stacijām un dzelzceļa attīstību. Latvijā arī ir atsaucēm uz oriģinālu avotiem, kur tad tālāk tos varēja atrast. Um, Tāpat šo to es atradu no Latvijas Valsts Nacionālās vēstures izpētes komitejas. Man liekas, ka tā viņa saucās, varbūt, ka tas garais nosaukums nav precīzs.
Tāpat arī tajā pašā Cēsvainas grāmatā tika pieminēti oriģināli avoti atsevišķi. Um, jā, bet nu, jā, tie bija vairāk, nu, jā, tātad tie nebija cilvēku stāsti, tie bija kaut kādi vairāk žurnālistu vai vēsturnieku veidoti Un materiāli. fotomateriāli. Un vēl es gribēju pieminēt arī Madonas novada pētniecības muzeja materiālus un rakstus, kur bija daudz kas interesants. Un fotogrāfijas bija lielākoties no Zudusī Latviju. Jā. Un tad runājot jau vairāk par pašiem objektiem, tad varētu iedalīt objektus varbūt tādās divās grupās. Vieni, protams, ir tie jau zināmie objekti, kā pils, šļākas, krogs. Otru daļu objektu mēs varētu kaut kādā ziņā turisma jomā saukt par apslēptajiem dārgumiem, piemēram, bērnu dārs vai arī stacija, kas nebūtu varbūt tā tipiskā pietura turistu maršrutā pa Cesvaini. Attiecīgi, mans jautājums tev ir, kā tev izdevās atrast jaunu skatījumu uz tiem jau zināmajiem, populārajiem objektiem no vienas puses, un no otras puses, kā identificēt tos apslēptos dārgumus un stāstus, kas saistām ar tiem? Nu, es teiktu, ka patiesībā šļākas krogs arī priekš manis bija apslāptais dārgums, jo es biju Cēsvainē droši vien bijusi, nu, gan jau kas 100 reizes esmu bijusi dzīvē, bet es zināju, ka tur ir internāta skola, zināju, ka tur ir daži veikali, bet es nezināju, ka tur iepriekš bija šis te viens no garākajiem krogiem Latvijā. Um, ko, ko, nu, viņš ir vairs knapi redzams un tāpēc kaut kādā ziņā aizmirsts, bet par tiem citiem objektiem, um, nu jā, tas, ko es sākumā minēju, tā kā tas fokus uz to, kas ir tās svarīgākās vietas mazā pilsētā, nu tā kā ap ko viss grozās, ja? Ļoti daudzu pilsētu un reģionu attīstība ir saistīta ar dzelzceļu un dažādu dzelzceļu līniju izbūve. Tā kā tas radīja vēlēšanos pieminēt dzelzceļa staciju. Kaut vai arī tas, ka ir varbūt ļoti grūti iedomāties, ka kādreiz tā stacija bija dzīvības pilna, un tur bija kafejnīca un grāmatu veikals, un cilvēku uz peroniem no rīta, pusdienu laikā un vakarā. Un tagad tā ir tāda salīdzinoši tukša vieta. Vai, piemēram, runājot par skolu, bērnu dārzu, mūzikas skolu, tās ir tādas vietas, kurām cauri nu, vijās liela daļa tās sabiedriskās aktivitātes. Mēs zinām, ka ļoti daudzās mazās pilsētās cilvēki ir ļoti pret skolu slēgšanu, jo ir šī ideja, ka ja vietā vairs nav skolas, tad viņi tā kā pamazām izmirst un pazūd no kartes, un tad attiecīgi tas, kāds asvaināja cilvēki arī cīnījās par to, lai tā skola joprojām eksistētu un būtu. Vai tas, kā mākslas skolas, mūzikas skolas arī tā kā reģionā turpina bērniem nodrošināt tādu ļoti labu un vispusīgu izglītību. Un varbūt citreiz pat interesantāk par to, ka tur ir veca baznīca, ir tas, nu, tā kā cilvēki iegulda darbu tajā, lai noturētu to savu vietējo kopienu tādu bagātīgu un interesantu un bērniem arī saistošu. Jā, kaut kā tā. Paldies, jā, ļoti, ļoti intriģējoši tiešām, kā mēs varam izveidot šādu jaunu maršrutu arī ar savādāku skatījumu uz daudzām vietējām, protams, pazīstamām un turistiem nemaz nezināmām vietām. Noslēdzot šo te īso interviju, gribēju tev vēl pajautāt, ko tu ieteikt citiem, kas vēlas veidot līdzīgus turismu maršrutus, ar ko sākt, kur meklēt informāciju?
Es domāju, ka laba vieta, kur sākt, ir domāt par to, kas ir tas caurvijošais stāsts, ko tu gribi pastāstīt ar to maršrutu. Um, vai tu gribi fokusēties uz vēsturi, vai tu gribi fokusēties uz kaut ko, kas notiek mūsdienās. Nezinu, vai tu gribi fokusēties uz militāro vēsturi vai kaut kādām īpašām dabas vērtībām. Un, tā kā, jā, identificēt to unikālo, interesanto virzienu, caur kuru tu gribi pastāstīt par konkrēto vietu, un tas noteikti būs atkarīgs no katra paša cilvēka interesēm un ko, kas viņiem vislabāk pašiem patiktu uzzināt. Un tā kā, jā, sakot tam virzienam, kas pašam visvairāk interesē, tad droši vien sanāks vislabāk. Liels paldies, Ieva, jā, par šo interesanto ieskatu, par to, kā tu veidoji turisma maršrutu dzīve pie pils. Turisma maršruts ir pieejams tiešsaistē Cēsvenes turisma informācijas centra mājaslapā. Paldies! Paldies, Auvis!